Ko tu vari pateikt, kas ir tagad jauns Dubajā? Ja? Jo Dubaja... Daudz latviešu. Okay. Visi brauc uz Dubaju un parko naudu šeit. Uzvar tas, kuram ir vairāk nodokļu, tad... Aģentam jāstrādā pļavā. Nu. Krimināla atbildība nevar uztaisīt. Zini, kā Dubajā aģents gatavs uz visu. 95% aģentu ir... Nu. Labdien, dāmas un kungi! Miniet, kas nu ir atkal noticis. Es satiku Alekseju. Es jau esmu tavs pastāvīgais viesis laikam, ja? Es smējos, jo man tāda sajūta, ka mēs tāpat vienkārši nerunājam. Mums vajag nolikt kameras, mikrofons, un tad mēs varam papļāpāt. Gads ir pagājis. Jā, gads ir pagājis. Okay, gandrīz gads. Jā. Mums jau bija podcasts augustā, vai ne? Tu kad biji Latvijā? Nu, jā. Pareizi. Pusgads. Labi, pusgads. Bet tad varbūt, zini kā, interesanti būtu dzirdēt, ko tu vari pateikt, kas ir tagad jauns Dubajā, ja? Jo Dubaja... Daudz latviešu. Gudīgi sakot. Šobrīd pa vēl vienu vairāk, jo es tagad esmu šeit, bet es, man liekas, Dubaja malā dzirdēju latviešu valodu. Zini kā, tu dzirdi visas valodas, un vienā brīdī, tā ir latviešu valoda, un ir, meiteni tur runā ar mammu vai ko. Nē, pareizi. No sākumā latvieši, kur bija? Visvairāk viņi bija... Kur? Apvienot karalisti, vai ne? Jā, es tieši biju Londonā. Jā. Nu, tur jau kas notiek? Nu, tur ir ciedurs, jā. Nu, ķipa, visi tie, kas tur dzīvo, ne jau tika latvieši. Visi vietējie. Pēc nodokļu reformas. Jā. Brauc uz kurieni? Uz Dubaju, tu domā, ja? Es zinu. Visi brauc uz Dubaju. Un parko naudu šeit. Nu, jā. Ar to, ka tur, ja tur daudz naudas, jā. Pēc pasaules mēroga daudz naudas, jā, tad tev vienkārši liederīgi glabāt naudu apvienot karalisti. Jā, tajā brīdī. Jā, tu maksā. Un, arī, atkal, kas tur, Es vienkārši iedomājos par Londonu un apvienoto karalisti, kad tur biežāk, man liekas, brauc pēc naudas, nevis ar naudu. Arī cilvēki. Bet arī Dubajā brauc naudu pēc naudas. Brauc cilvēki pēc naudas. Jā, jo, arī. It kā tu vari saņemt vairāk, ja mēs salīdzinām, piemēram, tur, cik tu vari saņemt Eiropu par to pašu, nezinu, strādājot, nezinu, par IT tur kaut kādā sfērā, tur vēl kaut ko, bet, Šodien tikos ar savu draugu, kurš arī strādā, gandrīz fintech, bišķi cita lieta, ja? Bet arī kaut kas nauda, IT, viss kopā, ja? Viņš tagad arī šeit strādā, kompānija atvera branču. Skaties, ja tu strādā uz kaut kādu lielu kompāniju, tad tā liela kompānija tik un tā, palēnām, būs šeit, jo nodokļi pirmais. Jā, visi tie nodokļi, kas jāmaksā uzņēmumam Eiropā, viņi ir krietni lielāki. Tie, kas skatās pirmo reizi, nodokļi ir pamainījušies, ir nākuši klāt. Davai, kapitāla ienākuma nodoklis Latvijā. Es negribu sacensties ar nodokļiem šeit. Ja uzvar tas, kuram ir vairāk nodokļu, tad... Pirmā vieta Latvijā. Jā, bet Dubajā tomēr ir parādījies šis corporate tax. Ja? Korporatīvs nodoklis ir 9%. 9 virs 300,000, laikam, ja, bija 360,000 sanāk, jā. Peļņa tieši. Jā, peļņa. Tātad tev vajag ieliec minusus un... Jā, bet arī parādījies vēl viens nodoklis 15%. Šeit? Jā, bet tas ir galvenokārt korporācijām. Un par ko tas ir? Kas tas ir? Tas ir tas pats korporatīvais nodoklis, bet viņš ir vienkārši nedaudz lielāks. Jo, ja tava pēļņa tur sasniedz miljārdus, jā, tur jau... Tad ir šāds nodoklis. Okay. Jā, un tas nav daudz, un nekas daudz nav mainījies, un to jau sen teica, ka būs, un tas tagad ir, un viss ir fine, un tā kā jau loģiski. Skaties, tu atceries tos laikus, kad Latvija bija mikro uzņēmuma nodoklis? Es gribēju teikt, 9%, tā kā 9%. Mikro, bet mums vairs nav mikro. Tas bija tik forši, vai ne? Tas bija forši, tas bija 9%.
Es neatceros, baltā nauda. Es pat neatceros, vai bija apgrozījumam ierobežojumi. Man liekas, ka bija. Bet es tiešām... Tu jau varēji 3 atvērt vai 4 kompānijas. Pats stulbākais, ka es atceros, ka tad, kad bija 9% mikronodoklis, SSA sludinājums maksāja 20 centi. Santīmi. Inflācija. Crazy, 1000%. Jā. Tā arī inflācija. Runājot par inflāciju. Pirmais, kas jauns par cenām. Cenas ir augušas 2024. gadā. Tagad ir 25. gads, februāris. Tu būs. Nekustamajā, jā, ka vienmēr. Cik procentu 24. gadā apmēram? Tā vidēji. Kas ir pamainījies? Ir zonas, ir segmenti, kur cenas nokrita nedaudz. Pat nokrita? Jā. Krita. Jā, jo tagad, būtiski, ka es teiktu, ka tirgus ir, kaut kas salīdzināms ar normālu tirgu. Ja tā var pateikt. Tu saproti, par ko iet runa. Jā. Pircēji necenšas tagad nopirkt kaut kā, šodien pēdējā diena, un tev vairs nebūs iespējas nopirkt tur, attīstīt kaut ko. Viss būs. Tagad jau pircēji nerēģo šo te. Un tas ir pareizi. Tas vairs nestrādā. Nestrādā, jo būtiski nav jēgas. Jo šodien tā vairs nav taisnība. Tad tā īstenībā bija taisnība. Tieši tā. Bet šodien tas mēs skatāmies 21., 22., pat 23. gads, būtiski, ko mēs darījām? Mēs pārdošana bija tikai attīstē. Jaunie projekti. Visi jauno projektu. Uz priekšu. Nebija jaunu projektu, jaunbūve, zolīti, jaunbūvi sekundārē tirgu. Būtiski to nebija. Un tagad, jau 23. gadā beigās, 24. gadā, 25. gadā notiek nodošana un eksploatācija. Un te mēs jau redzam. Un viņas nāk ārā. Kam bija taisnība? Kas ko pārdeva? Tu tagad runā, kam bija taisnība par tiem, kas pirka uz projekta stadijā, jā? Un tad pēc tam ar mērķi pārdot dārgāk. Nevis par tiem, kas pārdeva. No pārdeva puses, jo, skaties, Dubajā ir aģenta tirgus. Nav aģenta, nav nenotiek darījumi, jā. Būtiski. Līdz ar to 95% aģentu ir neadekvāti, ja? Neadekvāti, kosmiski neadekvāti cilvēki. Sākuma kāpēc? Es mazliet tā, lai saprastu kontekstu, ja? Es Alekseju satiku tikko pirms 20 minūtēm. Viņš piebrauca, palīdzēja man tikt līdz šejienei. Un viņš spļaudījās par to, cik visi aģenti ir neadekvāti. Un visi nav tā, tu to arī pats teici. Bet tie tu teici 90%. Un īstenībā es pilnībā piekrītu, bet nokomentēju varbūt tu, kāpēc tas tā ir. Jo es īstenībā es tiešām īpatsvars tas, kāda ir aģenta zināšanas kvalitāte un tas, ko viņš dara šeit, ir, manuprāt, crazy vidējais, ja līmenis ir zemes. Skaties, mums ir cik tur tautība? 200, kas te dzīvo. Mums ir daudz tur indiešu, pakistāniešu. Mēs jau nerunājam par tautībām kopumā, bet katram ir savs līmenis. Gan uzvedībā, gan kā viņš māk aprunāties ar cilvēkiem apkārt. Gan kā viņš vispār, ko viņš saprot no tirgu. Ētika pret darījumiem. Viss kaut kas. Un te jau būtiski ir tikai rērā eksāmenis un viss. Tagad tu vari tikt pie nekustamā īpašuma būtiski. Jo tagad jau tie, kas nāk pie cenšas pārdot tikai off-plānu, viņiem nav naudas. Tie aģenti ir būtiski bez naudas aģenti. Jo šobrīd tirgus ir sastāv no 3 segmentiem. Off-plān, off-plān pārpirkšana. Pārpirkšana, tas pats off-plāns, jā. Jā, un sekundārais tirgus. Tas viss, kas ir uzbūvēts, jau gatavs tiek tirgos. Jā, būtiski ir gan tas. Un katrā segmentā var kaut ko... Kur vissakarīgākie aģenti ir? Tādi, kas ir tādi legit. Skaties, lai tev tiktu pie off-plāna un būtu speciālistam, reāli ekspertam tajā jomā, tev jāsaprot, kā darbojas sekundārais tirgus. Pēc tam viņš būs tāds. Jā, un jāsaprot, ko no tevis pēc tam nopirks,
Kas būs nelikvīds. Ko sagaidīt, lai to konsultētu. Tev jāsaprot, kā tur viss notiek, kas to reāli iegādājas. Jo, kamēr tu esi pie attīstītāja, tu vari pateikt visu kaut ko, un tev attīstīs arī pateiks visu kaut ko, lai vienkārši pārdotu. Jo viņam tur mērķis tikai, cik tur 10 štukas pārdodas, tam 30 štukas pārdodas vai... Jo viņš pēc tam neatbild par to. Exactly. Un ja tu strādā ar cilvēkiem, kas tevi, klausās. Uzticās, speciāli tevi piesaistīja. Jā, tieši tā. Tad, piekrit ar tevi iet pie viņiem. Lai būtu, jebkurā gadījumā ar klientiem, un tas nozīmē ar objektiem, tev jāsaprot katrais segments. Jāmāk pareizi nokomentēt tos situāciju, un iespējamo nākotnē. Ar aģentiem ir tā, ka vienkārši... Kāds dempingē, lai vienkārši kļūtu par aģentu, viņš var vienkārši tur bez komisijas strādāt. Es to dzirdēju, ka ir aģenti, kas vienkārši paņem objektu uz pārdošanu, bet viņam tur atlīdzība nav paredzēta. Jā, tikai tāpēc, ka viņš plāno paņemt kaut ko no pircēja. Un tas jau ir crazy, pircējs tevi nav izvēlējies, bet viņam nākas tev maksāt. Tāpēc, ka tu piekrīti strādāt bez maksas. Sekundārā tirgu mums būtiski ir 50/50 tā komisija. Piemēram, Latvijā visu komisiju maksā pārdevējs, tas ir iekļauts cenā. Arī Eiropā plus minus visur ir tā. Te ir 50/50. Bet sanāk tā, ka uz doto brīdi daži aģenti ir gatavi strādāt tikai uz... pircēja komisijas. Otras puses komisija. Viņi pat neprasa no pārdevējiem. Līdz ar to arī sanāk, ka pats sev dempingā. Bet tas nav arī galvenais. Mēs runājam par to. Galvenais ir tas, ka cilvēki, dēļ tā, ka viņam nav komisijas, viņi pat nevar to pārdot ātri, vai tur pat viņam būs baigi labs projekts. Skaties, man ir klienti fiziski. Un ir konkrēts objekts. Viņš tā kā, ideāls objekts priekš kāda klienta. Bet, ja tas aģents negrib sadarboties... jo viņš nevar, viņam nav ko dalīties. Bet es neesmu altruists. Es nevaru vienkārši... man pircējs maksā komisiju, bet man to komisiju jāsadala ar pārdevēja aģenti, bet kāds man vispār nav vajadzīgs. Es saprotu, būtiski viņš neko nedara. Šobrīd, kam ir klients, tam ir taisnība. Nevis kam ir objekts, tam ir taisnība. Bet klientu arī ir grūti noturēt, ja viņš netiek pie tā, ko viņš grib, tāpēc, ka kāds ir uztaisījis šitādu prikalu. Līdz ar to aģenti domā un cenšas, lai tiktu pie kaut kādiem sludinājuma dēliem un tā, lai pie viņiem nonāktu konkrēts klients bez aģenta. Sāk likt visādus sludinājumus bez paredzētas atlīdzības, lai varētu pievienot. Bet tas arī nav galvenais. Vienkārši cilvēki nesaprot, ko viņi dara. Bet man aizdomas, ka šito arī atrisinās kaut kā. Rēra vispār kaut kas tur iesaistīsies, sapratīs šo problēmu. Man katru dienu man piederošiem objektiem zvana. Un prasa. Viņam zvanīja, kamēr mēs braucām šeit arī. Skaties, man zvana aģenti un piedāvā pārdot manus īpašumus, kas pieder man. Es viņam prasu. Tavus listingus paņemt un tirgot. Es viņam prasu. Jūs vispār, tā kā... Viņi jau ir pārdošanā. Kas es esmu, vispār, minūte, 30 sekundes, WhatsApp, visu var apskatīties. Viņi pilnīgi zvana uz aklo. Viņi zvana uz aklo. Viņi zina, ka ir numurs, ir vārds uzvārds un vīles numurs. Zina, kā, vai tu dzīvokļu numurs. Un viss, viņam vairs nekas redzi, un tur tā kvalitāte zūd. Nav nekādas sapratnes, neķer laukumu un neko nesaprot. Tāpēc tie pārdevēji, viņiem vienkārši, atkal aģents. Kad tev ir reāls klients, jebkurā segmentā, ja tev ir reāls klients un tu gribi pa taisno aiziet pie pārdevēja, kas tevi nezina, tad tas ir arī grūti, jo tev ir jāpierāda, ka tev ir reāli konkrēts klients. Jo tie aģenti, kam tā nav, kas vienkārši grib paņemt listingu, saprot, viņi taisa visu kaut ko, lai to listingu saņemtu. Viņi taisa fake čekus tos vienkārši. Jā. Skaties, man ir reāls klients. Bet tu kriminālu atbildību nevar uztaisīt. Tā kā ar diviem pirkstiem aiztaist ar vārdu uzvārdu, lai nesaprastu, lai... nerādi, man ir čeks. Un te jau tas gluži nav fake, tas vienkārši viņš netiks izmantots. Un tāpēc man, redzēju, tikko pabeidz darījumu. Un man šīs te pārdevējs, viņš ir ārābs. Mēs pirmo reizi strādājam. Un viņš man prasīja vakar, lai
es aizbraucu pie viņa ofisā un parādītu viņam to security deposit čeku no pircēja. Fiziski, nevis fotografi, bet fiziski. Man pircējs ir to iedevis. Lai es pierādu, lai es varētu vienam bet it kā var jau saprast, vienkārši tāpēc, ka visādi apkārt... Jā, skatos, domāju. Bet īstenībā mēs te šodien tikos ar arī vēl vienu kolēģi mūsu. Viņš... kaut kad arī komandu veido, un arī mēs runājam par to, cik grūti īstenībā, cilvēki atbrauc šeit, domādam, ka viņi kā aģenti sāks strādāt, un viņiem ir jāzvan tie daudzie zvani, un vienā brīdī tā kvalitāte reāli krīt, jo viņam, tas tomēr šeit dzīvot nav ļoti lēti, ja? Un tad viņam ir kaut kāds plāns bijis, un nav ātri pie darījumiem tikt šeit, nav viegli. Un tad sanāk, ka viņi sāk maukt uz aklo tiešām un zvanīt. Es ieteiktu tiem jauniem aģentiem, nevis iet uz... Tā kā mēģināt strādāt kā aģents, nezinu, tur Latvijā vai kaut kur vēl es strādāju. Labāk aiziet pie attīstītāja 3, 4, 5 mēneši. Vismaz tur ir kaut kāda alga. Pastrādāt, jā. Jā, no 8 līdz kaut kur 12, 15 štukam dirhām, jā. Par to naudu vienkārši var, uzturēt sevi. Jā. Nezaudēt naudu. Un tik un tā var saprast kaut kādu tirgu. Pat varbūt labāk. Un arī var gadīties tā, ka tu paliksi pie tā attīstītāja. Un, ja ir normāls attīstītājs, un viņš ir stoks, ir ko pārdot. Un, ja tev būs bijusi taisnība, kas iet strādāt, ka tu esi labs aģents, to arī varētu novērtēt uzņēmums. Vienkārši, ja tev viss izdosies, ja ne, tad nē, un tad tālāk jau tur izvēlēties. Klausies, es braukāju apkārt, skatos, baigi crazy. Visas vietas, kur es biju, visur, kur bija kaut kas paredzēts, tas tiek būvēts, un es redzu reāli darbos to visu. Un tā kā tu saki, tagad nodod eksploatācijā daudz ko. Un vai visu nodod, vai ir kaut kur kaut kas bremzējas? Ir tāds mīts, ja? Kāpēc es saku latviski mīts? Mīts, jā, ļoti precīzi. Mīts par to, ka valstī ir ierobežojums. Šeit? No augšas, jā. Kā viņi aizliedz... lielajiem attīstītājiem nodot eksploatāciju uzreiz visu, lai viņi domā par to, lai nebūtu tā krīze, lai nebūtu pārspīlējumi. Tā, lai pēkšņi visu izdarīs, tā kā vajag, tad tā kā plānos, tas sanāk oversupply, pārāk liels piedāvājums. Un tad sanāk, ka... šobrīd ir diezgan labs piedāvājums. Viss kaut ko var atrast. Viss kaut ko es skatos. Var atrast par ļoti labām cenām. Var atrast arī par cenām, kas ir bijuši 22. gadā. Jā. Tas, ko tu saki, ka lētāk var atrast, tā kā nekā nopirka pirms gada. Jā. Var nopirkt kaut ko lētāk, bet tev jārēķinās ar to, ka tev ir visa summa. Jā, var samaksāt. Jā, tieši Dubajā. Jo tu nevari atļauties samaksāt par... īpašumu, sekundārai tirgu vai pat arī off-plan resale, ja tev nav bankas konts šeit Emirātos. Būtiski neviens tevi... Tas ir iespējams. Teiksim tā. Tur jātaisa darījuma konts, bet te nav bankā darījuma kontu. Te ir darījuma konti trešām kompānijām. Par to jāsamaksā papildus. Kas par to maksā? Cik maksā darījuma konts šeit? No 1 līdz 2%, plus mīnus. Atkarīgi no kurienes nāks nauda. Tā arī viss AML, viss tas arī pastāv. Līdz ar to būtiski nav liederīgi to pārdevējiem taisīt. Labāk atver kontu. Labāk sakārto Emirates ID. Varbūt pat arī bez konta. Man ir klienti, kas bez konta ir saņēmuši bankas. Bez Emirates ID ir saņēmuši bankas kontu. Latvijas pasa viss tā ir normāla pasa šeit. Nav tā kā, kā Ukraiņiem vai Krieviem vai Kazahiem. Ir diezgan grūti bez rezidences. Jā, bet Eiropiešiem būs pilnīgi ok. Klausies, bet ja mēs skatāmies uz tām cenām, viņas ir pēdējā laikā, tu tieši stāstīji par vilām, tu saki, ko tur vilu, tur tagad 2,8 deals, jā, tad es atceros 1,2, jā, labi, 2,2. Kur ir atlaidies? Jā? Tas jautājums. Nē, es vienkārši gribu nonākt pie kaut kāda loģiska, tādiem skaitļiem, vidējiem, par to,
tad sanāk, ka cenas vēl joprojām turpina augt. 10, 5, 20, 30. Nu, šogad paredzēts, ka būs no 5 līdz 10%. Iepriekšējais gads bija 24. 15, bet tā arī, man liekas, ka tā arī bija. Jā, 15, 10. Bet skaties, tas arī, man nepatīk tas cipars. Es zinu, jo viņš ir vidējs. Jā, tas ir vidējs. Skaties, villai Palmā 30. vai nu tur GVC apartamentiem. Tā ir skaties, jā, ir. Tā cena nav objektīva. Jāskatās segmentos. Jā. Kur ir atlaides? Ja? Atlaides ir projektos, kas vēl joprojām nav gatavi, bet cilvēki ir spiesti pārdot. Vai nu viņam nav naudas maksāt? Atlikās arī būvēšana, jā? Vai nu atlikās tā būvēšana? Tad arī cenas ir izdevīgākas, ja tā tajos projektos. Skaties, tas sakars no tā, ar kādu iemeslu konkrēts pircējs ir ienācis šajā projektā. Vai, jebkurā projektā. Jā. Jo no tā, ja skaties, ja viņam tur aģents stāstīja, ka tur viņš pārdos pēc 6 mēnešiem un saņems 30-40%. Tā, pa vieglu. Kapitalizācija. Jā. Tas tagad jau nenotiek. Jā. Būtiski, ja tur 22, 23 un 24 gadā vēl tā varēja, un man pašam daudz arī to darīja. Jā, es to darīju. Man ir daudz veiksmīgu darījumu tādā veidā, un tie projekti joprojām nav gatavi. Vēl bremcēna kāpē vai? Jā, tieši tā. Bet tas ir atkarīgs no projekta, no attīstītāja. Jo, piemēram, teiksim, ir kāds projekts, kas vēl joprojām nav gatavs, bet no šī attīstītāja 24. gada tika nodota viena māja eksploatācija, un viņi bija baigi forša. Jā. Ka tur kvalitāte tā kā renderos. You know? Jā. Tā kā renderos. You know. I know, jā. Jā, zini, par renderiem tas arī, bet kur tad ir tās cenas? Jo pa cenām vēl pabeigsim. Es saprotu, pa segmentiem jādala. Kurš ir viss tāds... tā kā kļūst nelikvidāks, vai arī, jo es braukāju, kur, piemēram, pa apkārtni skatos, ir dažādas mājas, vienā, otrā torņa, ja? Un ir kaut kādi segmenti, kuri jau ir tā kā iet lejā, ne? Vai arī viņi prasās pilnīgi pēc nopirkt un atjaunot, zini? Bet ir mājas... Ir jau tāds mājas, Dubai Marina, piemēram. Ir vairāki attīstītāji, kas pa 24. gadu pārdeva kā off-plānu vecos buildingus, un viņi tos renovē tagad. Vecu māju, kura tika jau pārdota visiem, vai arī viņš bija kāds rental? Viņi pārpirka to māju kopumā. No visiem? Vai nu no visiem, vai nu viņa vēl bija vienkārši izīrēta. Arī attīstītāji bija tāds segments, kā īrisnams. Jā, īrisnams. Viņi izpirka to no kā citā attīstītāja. Un tagad uztaisīja jaunus renderus, uztaisīja kaut kādu papildus. Šīs man interesē. Jo Rīgā, pirms kara laika mājas tur ir crazy vecas viņas. Ja? Bet tā tēma, tu nopērc vecu, uztaisi un pārdod. Ja? Lielākos vai mazākos apjomos. Tu tikko pateici, lielos apjomos tas pat jau notiek. Bet noteikti vieglāk. Mazos apjomos arī tas flippings visur. Bet ir tie cilvēki, kas cenšas flipot dzīvokļos, ja? Tur segmentā 250 eiro. Plus mīnus. Jā, 250 nopirkt vai arī viss kopā? GLT, Jumeirah Lake Towers. Jā. Man jau kā tā viņš nepārāk patīk. Bet bet viņš baigi novecojas viss. Man ir tāda sajūta, jā. Pats Lake ir novecojis. Jā, bet lokācija ir zolīta, teiksim tā, ja mēs skatāmies. Dubai Marina baigi daudz veco namu. Bet krūti viņiem konkrēti, ka tev blakus ir tas Dubai South, vēl kaut kas, zini, kaut kādas vietas, tu redzi, ka tas vairs kaut kādā brīdī viņš tā... Skaties, tagad vispār kopēji Dubais infrastruktūra viņa attīstās. Jā. Un, es saku, es braucu Google Maps, viņš man jau vairs nerūpīja, kas notiek. es tā kā virziens pareizi, bet viņš tāds tur jau saka, man es tāds, ka vecīt, šitas ir kaut kas jauns, un tad es braucu tā kā es redzu. Infrastruktūra attīstās. Atbildot uz tavu jautājumu, kur ir atlaides, kur var atlaidis kur kaut kas notiek un iet lejā. Jā. Vai tas ir būtiski viss atkarīgs no kvalitātes. Kā visur. Jā. Un pirms 5 gadiem tā nebija. Kāda nosaka kvalitāte? Kvalitāte tieši kāds viņš būs beigās, kad nodots, vai ne? Jā, tieši tā. Nevis, ko tev tur sola. Jā. Skaties, ja piemēram ir kāds attīstītājs, kas jau ir zināms visiem, tad
pat Emāri, tur Merās, tur Nahīl. Visi, par tiem var būtiski nedomāt. Jā, tur viss būs kārtībā, plus mīnus. Tā kā viņam visiem ir savs standarts. Bet tur nebūs to iespēju, vai ne? Nē, ir tas iespējas, bet citās lokācijas. Jā. Ja viņi ienāk kaut kādu lokāciju, viņiem kā master attīstītāji, tad viņi uzstājas pa jaunu visu lokāciju. Un tur jau tā lieta, vai tā lokācijā ies uz augšu vai nē. Jā. Tur tikai viens. Viņas jau visas ir domāts, ka ies uz augšu, bet jautājums, kur laikam pirmā, un lai tev nebūtu jāgaida vēl tur ekstra 5 gadi. Bet ir no-name attīstītāji, teiksim tā. Kaut kur tūkstnesī ar vizualizācijām. Jā, var gadīties tā, ka tas attīstītais pēc nodošanas eksploatācija iet krietni uz augšu, jo tur tā kvalitāte, kas ir virs vidēja līmeņa. Vai tieši otrādi. Ka visi saprata, ka nav viņš. Jā. Un tur tā kā sekundārā tirgu, kad īpašums ir gatavs, ir atlaide. Tas ir pirmais. Otrais, kur vēl ir atlaides. Jā, pabeidz. Ja pat māja ir zolīda, ja kvalitāte zolīda, viss ir zolīda, bet uz tā momenta, kad ir jānodod eksploatācija, jāmaksā vai pēdējais maksājums, vai priekšpēdējais maksājums. Kopumā tas ir liels maksājums. Un 50%. Vai 50, vai ir kaut kāds, vai ja ir pēcapmaksa, tad plus mīnus 20 uz nodošanas. Bet kopumā tas nozīmē, ka cilvēkiem jāsamaksā vēl naudu, lai saņemtu atslēgas. Jā. Un tāpēc šajā zonā, kamēr māja nav nodotā, un vēl nav it kā pabeigta, bet jau gandrīz pabeigta, ir liederīgi pirkt. Jo ļoti daudz cilvēku, ja māja ir 300, 400, 500 dzīvokļu, tad noteikti uz nodošanas nebūs baigi liela cenu kāpuma. Jā. Tas cenu kāpums būs pēc 6 mēnešiem. Pēc nodošanas aptuveni. Jā, tāpēc pirkt tieši pirms nodošanas nav prikola. Nē, tieši otrādi. Pirms nodošanas jāpērk vai uz nodošanas. Jā. Kamēr cilvēks nav izmaksājis pēdējais jo tur būs labākas cenas. Ja viņš samaksās, tad viņam būtiski nav jēgas tagad pārdot to īpašumu. Viņš var tur izīrēt, iznomāt to un pēc gada pārdot. Un, kad visi tie, kas dempingē, iznāks. Un tā notiek gandrīz ar katru projektu, kur ir daudz dzīvokļu. Daudz dzīvokļu virs 300. Kur ir ir baigi liels piedāvājums vienā momentā, un kādam tur aģents ir teicis, kad viņš to pārdeva klientam, ka tur būtiski pārdos un nav jāsamaksā pēdējais maksājums. Jā. Tas it kā ir godīgi, bet var gadīties, ka tu vari saņemt mazāku peļņu no tā. Par to, ja tu runā, tev vajadzētu būt tā, ka tu skaties, pa cik es varu viņu tagad pārdot, vai arī pa cik es viņu varēšu pārdot pēc tiem 6 mēnešiem, ja es viņu izmaksāju pareizi. Jā, tas ir pirmais segments, kur ir tas atlaides, kur var dabūt kaut kādu labu cenu. Jā, un atlaidi tu tieši gaidi no tiem, kuri nevar izmaksāt. Jā, tieši tā. Ja tu esi investors, tad tu skaties, kur. Tad, būtiski kad man ir uzdevums atrast kaut ko, es strādāju uz to pircēju. Meklē, kuram nav naudas. Tieši tā. Un tad tas ir tas distress deals, jā. Bet arī ir daudz distress dealu, kas izklausās pēc distress deala. Un it kā viņi pat ir nopirkti, pārdodas lētāk nekā viņi ir nopirkti, bet viņi ir nopirkti par dārgo. Zini, kad pircējs pēdējo vilcienu, pēdējo dzīvokli iegādājas tajā projektā. Kam vienmēr tas pēdējais dzīvoklis visdārgākais. Zini kā? Jā. Un arī tur jāskatās. Pirmais nopirka vēl dārgāk. Nē, pirmais nopirka vēl kad viņš jau nopelnīja, ja? Skaties, piemēram, ir tas kaut kāds, ir projekts, liels projekts, nezinu, 3 mājas. Jā. Un pirmā māja tika pārdota 21. gadā. 1 miljonu dirhamu bija viena guļamistabu cena. Yeah. Otro māju pēc gada pārdeva par 1,3 miljonu par vienu guļamistabu. Līdzīga māja. Un trešā māja tagad pārdodas, un cena ir 1,7 miljonu, piemēram. Jā, visi off-plānā. Jā, visi off-plāna, bet pirmais būs pabeigts pēc gada, otrais pēc 2 gadiem, trešais pēc 3-4 gadiem. Jā. Skaties, tev sanāk, ja tu to distress deal, piemēram, ja tu iegādājies tas ir labs projekts, teiksim, tā, bet tu iegādājies šogad vai pagājušajā gadā to dzīvokli un gribi tagad to pārdot,
par 1,700,000 par oriģinālu summu. Bet 3 gadus atpakaļ es biju nopircis šo te īpašumu par 1,200,000. Par miljonu. Jā. Un, kad šis te būs distress, tad tas ir baigi forši. Jā. Nevis, kad tu iegādājies tagad un pārpērk to, kas ir izklausās pēc distresa, bet tie vēl nāk sārā. Jā, tie vēl nāk sārā. Skaties, ja pat es nopirku par 1,700,000 un investors, kas man pārdot, neko nesaņems, viņš būs minusā. Es tik un tā teoretiski varbūt minusā, ja šie tie iznāks tirgu, un viņi tirgos par 1,500,000. Viņš kādu izturēs par 1,500,000 vai 1,300,000, tu cipa neko neredzi, bet īstenībā tur ir 1,300,000 un miljons, kas vienkārši tevi apēdīs. Tieši tā. Tāpēc jāskatās, ka ir plašāka konkurence. Jā, jāskatās vienkārši. Tāpat nav plaša, tā ir tā paša projekta ietvaros. Jā, es vienkārši kā piemēru. Jā, ļoti pareizi. Un jāskatās nevis, pa ko viņš ir iegādājies. Jā. Kopumā, kas notiek tajā tirgu un šajā segmentā, un tīpaši tajā par potenciālo konkurenci jāskatās. Piemēram, ir arī attīstīti, kas pārdeva vienu buildingu pakāpeniski. Tas arī, ja tu biji pirmais lānī, kas iegādājies, tad noteikti tev būs labāks cipars. Protams, otrā sliktāks, trešā vēl sliktāk. Un līdz ar to jāskatās, kāds ir distress. Var gadīties, ka visi tie 3 līmeņi nāks baigi uz augšu. Bet, ja tu skaties, un ja tev ir risk managements, tad noteikti sapratu domu, jā? Jā, sapratu domu par to distresu. Tas ir otrais, jā? Trešais, ja mēs par distresu tā kā pabeidzam, ir projekti, kurus neuzbūvēja tajā laikā, kas bija paredzēts viņam. Kā tas izskatās parasti? Viņš raksta, piedodiet, man nesanāca, pagaidiet vēl 5 gadus. Ir attīstītāji, kuriem līgumos ir atrakstīts, ka tur pēc likuma vispār ir 1 gads. Viena gada laikā jāuzbūvē. Nē, viena gada laikā papildus ir vēl 1 gads bez sankcijām. 1 gadu var aizkavēties. Jā, tā kā tur aizkāja vairāk pa 1 gadu vai pa 2, tad tu vari kā investors vai pircējs iet uz Dubai Land Department un sūdzēties un tā. Jā, labi. Vai ja līguma var atrunāt sodi, tad tu vari prasīt attīstīt tos sodus. Bet kopumā pircēji cenšas nebojot to viņi jau paši tur iekšā sadarbību ar to attīstīt. Vienkārši, ja mums ir tādas situācijas, kad cilvēks ir iegādājis projektu būvē, bet gandrīz nebūvē, bet viņam ir objektīvi iemesli, ja viņi tur pārtaisa masterplānu. Joprojām, pirms tam ar to attīstīt nekad nebija nekāda problēma vispār dzīvē. Bet tagad viņš ir ar pieredzi sanāk, ja? Jā, viņa pieredze attīstīta, bet tagad viņam tur kaut kāda tehniskās problēmas. Ir nauda, viss kārtībā, bet ir problēmas, kur viņi pārtaisa masterplānu, bet tur, tā kā mēs ar klientam sarunājam, ka tur, kad īpašums būs pabeigts, viņi tur nemaksās service charge 2 gadus, piemēram. Forši, jā. Tā vai tur viņam, mums vienam klientam pārtaisīt to maksimumu plānu. Var pārvienoties, pārtaisīt. Jā, tā lai vienkārši, jo pēc likuma, piemēram, ja kaut kas nenotiek un klientam nav kontrakta, kas ir reģistrēts escrow. Jā. Dubai Land Department, tad ir sots 500 dirham attīstītājiem. Ja ir līgums, kurš nav reģistrēts zem tā escrow konta. Ir pēc likuma ir paredzēts, cik ilgā laikā ir jāreģistrē to pirkumu līgumu un tā tālāk. Ja viņš viņu nefiksē. Tā kā, var to darīt. Bet es negribu čakarēt to projektu, jo tu jau tādā veidā neizēji no projekta. Tu vienkārši nogruzīji viņu vēl ar kaut kādām liekām saistībām. Tu pats esi investors un pats sev tā kā... Jā. Tā. Un tāpēc arī ir tie distresi, kur ir labs projekts, bet dēļ tā, ka to nebūvē un kādi ir tie cilvēki, kas iegādājas nevis investīcijām, bet priekš sevīm. Priekš sevīm, lai tur pārbrauktu. Tie jau pagaidīs, ne? Un tie, viņam, mums tagad īre ir diezgan augsta, un līdz ar to nav vērts gaidīt. Labāk pārdot par to pašu summu. Un paņemt kaut ko gatavu, jā. Jā, neizdevās, bet te būtiski esi pazaudējis
tā kā tev nauda nestrādā. Sapratu, jā, arī. Bet, tā ir būtiska daļa, ja, no kaut kāda tirgus tiem pircējiem, kas ir tā kā... Ne jau būtiskā, kaut kāda daļa, teiksim tā. Nē, kopējā būtiska, bet tas ir tāds, vērā ņemams, ka tas nav kaut kādam tur gadījums, ja, bet ka tas tā notiek. Ir projekti, kurus tagad tikai sāka būvēt. Un līdz ar to, viņi stāvēja 2 gadus, un viņi tagad uzsāk, pat tā kā... Jā. Pa būvēšanu. Cik daudz tagad strojkas ir un cik bija iepriekš? Šogad viņi vairāk vai mazāk? Un tāds jau, ka vairāk. Vai ir iestādās vairāk vietās? Vairāk strojku, bet mazāk off-plan projektu. Tieši es to domāju. Jā. Es tieši to gribēju pateikt. Tagad ir darīšanas gads, jā. Šogad viņi dara, būvē, betons visapkārt, jā. Un mazāk uz nākotni tirgo. Jā. Es arī domāju, ir kāds limits no valsts. Yeah. Man ir tāds sajūta, jo ir baigi daudz vietu. Lai nebūtu burbulis. Jā, tieši tā. Ir baigi daudz vietu, kur var uzbūvēt. Un es skatos, tev vajag vēl tādu vizualizāciju. Tāds projekts būtu master projekts. Bet es skatos, un es zinu, ka viņu var pārdot. Jo, ja tur, piemēram, ja zini, kam ta zeme pieder, saproti, ja viņš tad atnāks tirgu un pateiks, ka mums tur būs šis te projekts. Viņu izpirks pa nedēļu vai pa 3 dienām. Bet pēc tam būs problēma. Un līdz ar to man ir tā sajūta, ka, tagad... Bet īstenībā tas izklausās tik ļoti pareizi. Jo, lai nebūtu tas vienā brīdī tas atsitiens. Ir jau iepriekšēja pieredze, vai ne? Jā. Tas ir tāds, visi cilvēki, viņi, kā tu saki, pirks. Un ļoti daudz spekulatīvie darījumi veidotos. Un tad tas būtu tā, ka cilvēks ir grīdī, viņš grib nopelnīt, un tad visiem nesanāks. Un tad tas viss būs beigās sekas. Gadījumā visi paliek pie tā, mēs visi paliekam pie tā, ka ir tie 3 segmenti, kur var darboties. Yeah. Atkarīgi no tā, kāda ir nauda tev, ja tu pats iegādājies vai tam klientam. Nevis budžets, bet kāda nauda. Vai tev ir tā nauda, kas tev nāks 3 gadu laikā, un tu maksās no tā maksimuma plāna. Tad vienīgais variants pie attīstītāja. Ja tev ir kešā nauda, kešā kontā, vai kešā, pie mums joprojām var norēķināt tas kešā, bet, formas, AMLs, viss notiek. Jā. Bet, ja tev ir 100% tā nauda, vai vismaz 70% un 30% pēc gada tu kaut kur dabūsi, tad noteikti pie attīstītāja nevajag. Skaties, man ir arī kādi klienti, kas iegādājas tikai no attīstītāja, bet viņi ir baigāls portfelis, tur, 11 miljoni. Bet viņi man saka, Aleksej, man pofigu uz to resēlu. Es saņemu biznesā tur no 3 līdz 90% gadā. Man cits ienesīgums, un man vienkārši ir viegli, ka es varu maksāt 3 gadus payment plānā, un būs es nemaksāju dividendus, tur kompāniju, Bet ir daudz tādu tieši pircēji, kas veido šādus portfeļus tieši ar payment plānu, jo viņi nevis, ka viņi tur otrreizajā tirgu čakarējās, bet ka tieši šādā veidā. Es zinu, kā es viņam piedāvāju, skaties, nesen bija arī darījums. Mēs varam pa 1,500,000 šo te pārdot pārpirkšanu. Ja? Vai pie attīstītē tur 1,800,000, 1,700,000. Skatās, 1,800,000, jo būs, viņš būs gatavs tur 28. gada, bet, pofigu, man ir ok, man tur vēl 2 objekti būs gatavi šogad. Bet var saprast, ka tas cilvēks, viņš jau nesamaksās uzreiz 1,500,000 šodien, bet viņš samaksās 3 gadu laikā. Nauda maksā naudu. Gadā. Tieši precīzi, cash flows. Jā, un zini kā, ir cilvēki, kas joprojām iegādājas. Un tu pat nezini, kāda inflācija varbūt būs, un varbūt viņai beigās būs taisnība. Zini kā, ir no kā pamācīties. Jā. Bet no vienas puses tas ir pirmais, ir kaut kur 20% no attīstītājiem, kas joprojām piedāvā baigi labus piedāvājumus tirgu. Domā par payment plānu vai par... Kopumā cena nav pa lielu, projekts ir tāds sakarīgs, 20, attīstīts sakarīgs, vieta sakarīga, kaut kas ir, bet tas ir vairāk kā 20% vai pat 15% no tirgo. Vai ir tāds baigi long-term investīcijas, kur tu nonāk pie tā, ka tev būs Palma, Džebelāli vai arī Dubai Islands,
Jā. Arī izskatās baigi labu lokāciju. Nu, mēs visi viņu pārdodam kā aģenti, jo tā ir būtiski pēdējā lokācija, kur offplāna var dabūt kaut ko uz jūras. Dubai, nevis Raslakaima var Abudabī. Tieši Dubai tā ir būtiski pēdējā lokācija, kur var kaut ko atļauties par sakarīgu naudu. Tas ir tāds ļoti liels projekts. Jā, bet ja tu šodien tur iegādāsies par 1,500,000 vienu guļamistabu dzīvokli, jā, tev tā kā pirmā līnija, tur tā kā būvēs ceļu un viss. Bet tev tādu māju ir tik daudz uz tās platības, kas vēl nav uzbūvēta. Un viņas būs vēl. Un pēc 2 gadiem, kad tava māja būs gatava, tev apkārt būs tā strojka. Tā kā tu teici long term. Jā, tā kā manuprāt, Dubai Islands ir, ka 5 gadu laikā, būs tāds pats solis, kas šogad. Jā. Tad, ka tendence būs tāda, ka turpinās tie darījumi, turpināsies pieaugumi un tam līdzīgas lietas. Bet tas, ko tu saki, pareizi, tādi lieli projekti ar lielu potenciālu, bet tālākā nākotnē varbūt nav tik tādi, jo visu laiku kaut kas mainās, un šī ir tāda investīcija, kas tev nav tur. Un varbūt pat tu nevarēsi exitot normāli no viņa, jo visu laiku nāks klāt jauni piedāvājumi, ne? Zini kā, es esmu tāds konservatīvs investīciju jomā. Konservatīvs aģents. Jā, es pats esmu tāds, kaut kur var riskēt, bet tā, lai... Kripto? Tu sūdzēji pagājušajā reizē par kripto. Zini, tas tā kā kripto. Tu neko nesaproti dari, tad tu beigās saproti, ka tā nevajag darīt. Šodien tikko Instagram brauc pie tevis. Es gan kripto redzēju Džeku vienu pazīstamu Instagram. Viņš saka, skaties, kāds man portfelis kripto. Tomas? Nē, tu jau... Tomas, zini. Tomasām viss uz augšu ir. Tikai? Jā, tikai uz augšu. Labi. Bet, cits Džeks vienkārši skaties, mans portfels ir tāds, es iegāju šeit, pēc tam kripto iet šeit, es iegāju šeit, pēc tam kripto iet šeit. Ot tā, jā. Baigi traki tas kripto, bet tu tici vispār kripto? Tu tici kripto vai tu netici kripto? Vispār, kāds skaties kripto? 2 gadus atpakaļ man pat nebija konta Trust Walletā. Tagad man, man jau tur ir nauda. Ir kaut kāds 10 štukas varbūt. Bet, jo man visu laiku ir būtiski RT norēķināts ar kādiem tur, nezinu, cilvēkiem, kam ir vajadzīga nauda kaut kur tur. Un viņiem tur samaksā, piemēram, cilvēkam nav rezidents. Viņiem ir jāsamaksā par NOC. Par to dokumentu, lai saņemtu atļauju pārdot īpašumu. Kā viņam samaksā to? Ja viņam nav iespējas tikt pie konta. Ja viņam nav konta, viņš var caur kaut kā... Startautiski tas aizņem laiku. Ir arī ierobežojumi, tu jau zini, par sankcijām, viss kaut kas. Tas ir ātrāk, kāds cits var samaksāt. Kripto, bulk, viss. Un arī es varu pat aizno kādam attīstītam kripto noreķināt. Arī tā var. Bet var arī vienkārši no saviem līdzekļiem. Kaut kā mazi darījumi notiek. Jā, visu laiku kaut ko, zini kā. Nekustāmies. Noteikti kripto darījumi Nekustāmies noteikti, bet ir baigi lielas problēmas. Neaizgāja, baigi šies. Ir keisi, kad tagad ir aģenti, kas saņem pa pilno. Ko, 100% komisija? Nē, zini kā. Tu jau nezini, no kurienes tā kripto nāk. Jā. Tas pirmais. Otrais, zini kā, Dubai aģents gatavs uz visu. Ja tev maksās naudu, pareizi. Es nezinu. Es tev saku, ka gandrīz katrs aģents ir gatavs uz visu, lai darījums notiktu. Tā. Jā, pareizi sakām. Līdz ar to, ja tev piedāvā tur pārdevējs, es neesmu Dubai, davai es uz teviem uztaisīšu pilnvaru. Pilnvaru var uztaisīt attālināt caur Zoom. Cilvēks parāda pasi, notāri. Notārs skatās, viss sakrīt, un tev ir tā pilnvara. Pēc tam, kas notiek? Tas ir konkrēts case. Notiek darījums. Ar kripto pircējs samaksā pārdevējiem pa taisno. Aģents kā pilnvarota persona veids darījumu. Aģents saņem tur savu komisiju, visu, ka... Jā. Bet pēc tam pircējs pēc kāda laika grib aiziet... Ir atrunāts, ka īpašums ir izīrēts, un tur ir īrnieks un tam līdzīgas lietas. Labi.
kā piemērs. Un viņš aiziet uz to dzīvokli kā īpašnieks. Jā. Bet tur atrodas reāls īpašnieks, un viņš pat nezina, kā tas notiek, kā viņa dzīvoklis bez viņa ir pārdots un kur ir viņa nauda. Pagaid, labi, tad kurš tad ir tas mahinators, tas pārdevējs vecais? Jā, nevis pārdevējs, bet tas, kas izturas kā pārdevējs. Viņš tā kā tur saņem kādu dokumentu no pārdevēja, uztaisīja kaut kādu fake pasportu. Nē, tas, kas atrodas kaut kur ārpus Dubāja, kas uztaisīja pilnvaru. Ok. Uz aģentu, ja? Jā. Ok, viņš kā... Saprot, jā? Fake dokumenti, ja? Jā, un līdz ar to, kad ir kripto, nu kur ir tā nauda? Jā. Nu, tu vari tur pēc blockchainā kaut ko tur atrast, no kurienes tā aizgāja uz kurieni. Bet tas viss ir. Es sapratu, vienkārši tā transakcija nav tik ļoti stingri izsekojama un nav tik ļoti. Ja tas notiktu, piemēram, iekšēji tirgu ar pārskaitījumu vai ar menedžera čeku, tu varētu tad vismaz tas ir vietējais banks. Jā. Tur visu var izsekot. Un arī pat, ja tā ir ārzemē, tad tā ir zem banka, tu zini vārdu uzvārdu, tu vari jau sākt skatīties tālāk. Ja tas ir kripto, tur ir skaidrs, ka tur ir viss klusums tālāk. Tāpēc baigi akurātā kripto. Nu, attālināti nevajag ar kripto. Zini kā, pat labāk. Bet kripto prikals jau ir tieši netikties. Manuprāt, labāk vienkārši to kripto maiņā saņemt kešu vai to kripto. Tā kā vienkārši uztaisīt standarta transakciju, lai būtu kaut kāds solis, kā no kur tā nauda iznāk. Piemēram, es nesaņemtu naudu ar kripto īpašumu. Pēc tam, kā es pateikšu, no kurienes man tā nauda? Būtiski. Ir transakcija. Līgums. Ir līgums, bet līguma nav atrunāt tur konts, blockchain, vai kaut kas tam. Ko tu raksti, es nezinu. Zini kā, ir vienkārši līgumos jau neraksta to maku. Tā tad sanāk, ka sakarā ar to, ka Dubajā arī AML jautājumi ir aktuāli, tā kripto viņa nav tik vajadzīga. Un viņa nav nekļūst tik interesanti. AML ir baigi aktuāli, un tagad, piemēram, pie manis atnāk pircējs. Vairāk jautājumus jāuzdod. Ir jautājums standārti, bet galvenais mums ir softs. Kompānija, kad mēs vienkārši ielikam to pasu kopiju un viss. Tur viss pasis viņu izseko, viņam ir viss tik pieejams. Mums arī ir softs, bet viņam ir vārds un uzvārds. Tā ir mūsu administrācija. Bet tas ir tāds atbalsts. Es jūtu līdz visiem aģentiem, kam reāli jādara tas viss pašam. Zini? Tas viss pārbaudas. Jums tik traki gan jau nav. Skaties, no manas puses ir tikai viens. Man jābūt anketai, pasis kopija. Un ja tā kopija pirms darījuma, tur man softa parādās, ka viss ir čiki-piki, zaļā gaisma, tad viss kārtībā. Tev nevajag neko parakstīt vai aprūvot? Nē. Man viss tas soft ir autorizēts ar kompāniju, un tai kompānija ir licence no valsts, lai atvērtu tas datus un čekot. Un līdz ar to sanāk, ka mēs pie tā neesam atbildīgi. Būtiski, ja mums tā procedūra ir tāda, ka mēs pierādām, ka pircējs ir viņa zaļā gaisma, viss kārtībā. Ja ir sarkanā gaisma, tad jāskatās tālāk. Kas? Ir arī darījumi, kas sanāk pēc sarkanās gaismas, bet tur vienkārši tur papildus dokumenti ir vajadzīgi. Vai vārds uzvārds sakarīt ar sankcijas personu. Bet tev to nodrošina valdība ar tos datus. Mēs kā kompānija maksājam par to. Kompānijai jāmaksā par to softu, jā. Okay. Es sapratu. Bet bez softa neiztiks. Nav tā, kā Latvijam, es atceros. Tagad ir vēl trakāk vai cits. Google un viss. Nē, tur ir jāmeklē Google, bet tur ir vairāk tas, ka tev ir tur pašam jāvērtē tie riski atkarībā no valstīm un summām. Un tur viss kaut kādi. Tas ir diezgan stulbi, jo... To visu var robots izdarīt. Jā, būtiski un arī priekš kam terēt naudu aģentam. Aģentam jāstrādā pļavā. Reāli jāstrādā pie darījumiem, nevis pie dokumentiem. Kas attiecas uz varbūt nākotni, ko tu sagaidi no 25. gada? Ne pat tālāk, mēs jau tiksimies pēc pusgada vai gada. Pa 25. gadu, es domāju, ka viss stabilizēsies. To distresa nebūs tik daudz. Tā kā izpirks, pārpirks.
pabeigs būvē to, ko būvē? Jā, tirgus normalizējas. Un, cenas aug, bet kur viņi neaug? Nu, reāli. Par inflāciju mēs nerunājam, bet jā. Dubajā ir dārgāk un dārgāk, bet tev... Visur ir dārgāk un dārgāk, jā. Bet tev, kur tu dzīvo? Kur? Tev varbūt nebūtu dārgāk, vai ne? Nu, jā. Visur ir dārgāk. Visur ir dārgāk. Kāpēc te jābūt lētāk? Nu, jā. Un pie tā, ka tev pieaugums katru pusgadu ir katru gadu ir 40-50 tūkstoši rezidentu, kas atbrauc. Būs, cik tur bija plāns 30. gadā 40? 5,5 vai 5,5 miljonu cilvēku Dubājā. Mēs par Dubaju runājam. Tagad ir gandrīz 4. Tad jau būs 30. Ne? Būs. Skaties. Tagad arī vēl viens jautājums par hipotēku. Visi tie eiropieši, kas atbrauc, viņi pēc 6 mēnešiem var atļauties samaksāt 20% pirmo iemaksu, 4% nodoklis vienreizējais, 2% komisija sekundārā tirgu. Viss. Gada procents cik? 26% pirmā iemaksa, gada procentu likme tagad ir vidējais vērtē ir 6%, ja mēs sargājam kopā. Bet tā kā bankam... Pievienotā likme. Nē, bankam te ir kopēja likme aptuveni ir 6%. Visa kopējā, jā? 1,6 ir banka likme un pārējais ir centrabanka likme. Tas pats, bišķi vairāk. Tie ir 6%, bet tagad bankas piedāvā uz 3 gadiem tev fiksēt to maksājumu un tev procentu likme būs 4%, 3,95%. Viņi dod tev atlaidi pēc 3 gadiem, ko tu vari izdarīt. Vai nu kopēja likme nāks uz leju. Ja viņi nenāks uz leju, tad vienkārši tu vari pārkreditēties citā bankā un saņemt to atkal atlaidi. Ienākumi, viņi skatās arī ārzemju ienākumus vai vietējos vai kaut kas tāds? Ir keisi, kad nerezidenti var atļauties arī hipoteku. Kas ir nerezidenti? Tie, kuriem nav Emirates ID? Piemēram, tu esi iegādājies īpašumu, tev nav Emirates ID un tev palika pēdējais maksājums. Tādi ir vispārējais 50% uz handovera. Un, ja tev normāli ienākumi ir cashflows, tad tu vari... Ir cashflows un būtiski, tur ir kaut kādas speciālas prasības, bet viņas ir visas adekvātas prasības. Izpildāmas, jā. Jā, izpildāmas. Tur 3 mēneši, tev jābūt kontā, tur tik daudz naudas, un tu viņu netērē. Jā. Un, ja tur cashflow, tad tu vari mierīgi paņemt uz 50% to hipotēku. Jā, to hipotēku. Ir arī gadījumi, ka tur arī uz 60% atlikumu. Cik ilgu laiku aizņems, lai cilvēkiem dabūtu kredītu Dubajā? Vienkārši Latvijā tas process ir apmēram mēnesis, tur plus vērtējums un kaut kas. Kopumā ap 2 mēnešiem sanāks process. 2 mēneši, tad līdzīgi kā Latvijā. Plus mīnus, jo viņi skatās, sākumā ir kā pre-approvals. Jā. Skaties, piemēram, ja pie manis atnāk klients, viņš saka, es gribu tur townhouse vai dzīvokli, man ir tāds budžets. Es viņus prasu, vai tu esi tā kā kešā nopirksi bankas pārskaitījumu vai ar kredītu palīdzību. Ja ar kredītu palīdzību, tad es viņam pirmkārt prasu, vai tev ir pre-approval. Ja nav tā... Tu nemaz tādu nečakā. Jā, tad es viņam pat neko neradu. Puiku labums Latvijā ar tādu vajag pre-approval. Pre-approvals, tas es vienkārši prasu, jūs bijāt bankā? Un viņi tā, pie kura speciālista? Jo es jau cipa insights, jau tu uzreiz tās, šito mēs, tā kā mēs viņi jau nevar arī to zina aģenti, to zina īpašnieki. Viņam prasa, piemēram, ja sveta klienti saka, kādu naudu, prognozējumu. Mortgage, tad parāda man pre-approval un tad, forši, tā ir laba, noderīga lieta. Skaties, tev ir tik daudz, ko darīt. Un, baigi maz laika, ja tu reāli strādā. Tīpaši šeit tik daudz atnāks apskatīties tāpat. Jā, un tieši tā, un jāvērtē. Jo, būs, ka es cienu savu laiku. Iedomājieties, viņš šeit. Klausies, Aleksej, mums lēnām iet uz beigām šī saruna. Mēs jau paturpināsim. Okay. Bet es gribētu varbūt, lai tu izcel kaut kādas svarīgākās lietas, ko tu gribi pateikt cilvēkiem, kas izvērtē Dubaju. Ja? Kas ir tas šobrīd? Kas izvērtē? Jo daudz ir nākuši mēģinājuši šeit strādāt, daudz mēģinājuši šeit kaut ko nopirkt. Visi skatās Dubaju, viņiem interesē Dubaju dažādu iemeslu dēļ. Ja? Un tad
tas, ko tu saki, jā, īpašumi tagad reālāks tirgus, cilvēki šeit, kas atbrauc, kas strādā tie pērk, bet ir kaut kā, jo es arī satikos, piemēram, šodien ar vienu aģentūras vadītāju, viņš saka, tu atbrauc Dubai, viņi tev sakožļā un izsprēja, ja? es varbūt rupjī, ja? Bet diezgan daudziem sanāk apdedzināties, bet ir arī ļoti daudz veiksmīgu gadījumu, ja? Vienkārši, kas ir tas, ko tu gribi, varbūt, novēlēt vai ieteikt cilvēkiem, kas izvērtē Dubaju, vienalga īpašumu sakarā vai kaut kāda biznesa sakarā, ja, ar ko jārēķinās. Jo, man jau liekas, ka viņi ir reāla, nav tur nekāda spekulatīva, burbuļa nav, viss ir pēc loģiska scenārija tā attīstība Dubajas. Tu redzi korčus. Jā. Visur tie korči, visur. Crazy. Bet ja esi bijis Maskavā, tad tas pats. Bet kaut kā man liekas, ka es viņus izstāvēju diezgan... Es nebraucu no DIFC uz Marinu, tā kad nevajag, jā, varbūt. Jā. Bet kas ir varbūt tas, par ko tu esi pārliecināts, varbūt, un ko tu iesaki, kam pievērs uzmanību cilvēkiem? Ir mans viens tāds pazīstams klients, viņš saka, ka visi mēs te būsim. Viņš no Latvijas arī tur. Cilvēki no Latvijas tev ko viņš teica? Ka visi mēs būsim? Visi mēs te būsim. Galu galā. Jā. Kā gribi, tā arī saproti. Bet, tu saproti, par ko mēs runājam. Mēs jau nerunāsim par sliktām lietām, bet kopumā viss notiek tā, kā notiek. Un, ja tava atrašanās vieta tev neļauj attīstīties, ko darīt? Jābrauc prom, kaut kur meklēt. Jā, un diezgan loģiski. Tas nenozīmē jābrauc prom pavisam. Jā. Jābrauc, jāmeklē, un jāskatās. Jāstrādā, jā. Jāstrādā, jādomā. Bet, būtiski, ko es ieteiktu, iziet no komforta zonas. Jebkurā vietā, jebkurā veidā, ja tu saproti, ka tas izskatās grūti, tad tas ir pareizs ceļš. Vai var gadīties tā, ka tu ķipa, uz haļavu sanāks un tur pataisnu aizies un dabūsi un viss tev būs forši. Vai būs, ka tam čom, pie kā tu esi bijis, ka, izpļāvim viss. Jā. Nē, tas nebija viņam tieši ir viss ok. Nē, vienkārši... Tā gadās bieži. Mēs Latvijā, kad... Baigā konkurence visādā veidā, visā ziņā. Ne jau par to runa. Mēs baigi komfortabli sevi tā kā sajūtam kopumā. Visi. Jo būs, ka tu pierādi pie tā, kas tev ir. Tu visu zini tevi, ja tu kaut kādā biznesā esi, tu visu saproti tev komfortabli. Priekš kā man tā Dubaja? Priekš kā man te ir it kā forši, it kā labi. Bet zini kā, ar katru gadu man ir vēl mazāk un mazāk to cilvēku, kas turpina tā teikt. Kā gribi, tā saprot. Ja? Bez kaut kā tur pafasa, ka mēs te visi Dubāju šikojam, ka te visi forši. Ir jāstrādā, ir baigi jāstrādā. Pat ja tu esi sasniedzis un tu apstājies, tad atkal. jā. Viss no jauna. Life is life, jā. Jā, nenotiek tā, ka tu saņēmi un viss tev. Šodien tev ir $1 miljoni. Kas ir $1 miljoni? Tā, ka nekas. Es vispār arī crazy. Pirms 10 gadiem tas bija kaut kas, tu domā par to, ka tas kaut kāds apjoms. Tagad tas, tāda inflācija. Tas ir viens un tas pats, ka tev atkārtotie jāturpina to, kas tev strādā, jāmodernizē. Ja tu gribi tur kaut ko turpināt sasniegt. Bet tirgus mainās. Jāmainās kopā ar tirgu, jāmainās kopā ar to, kā mainās pasaule. Līdz ar to jāiziet no komforta zonas. Kurā veidā? Man patīk īstenībā iziet no komforta zonas un jāķer laukums. Klausies, vēl vienu lietu atcerējos. Šitais tavu viedokli vēl pēc tam. Kur pirmais projekts aizies? Pie mums Rīgā vai Gruzijā? Tu saproti, par ko es runāju, ja? Jā, es saprotu, par ko tu runā. Memorandums ir parakstīts arī Gruzijā, ja? Tur 5 miljardi? Nē, biljons. Manuprāt, tur crazy apjoms. Manuprāt, Latvijā ir iespēja nevis, visu projektu neizbūvēs, kā es pie tā arī paliku. Waterfrontam Rīgā? Jā. Uzbūvēs kaut kādu daļu. 300%. Ja pat 300% būs uzbūvēti, tas būs arī kaut kāds
veiksmes stāsts. 30 jau būs daudz no tā visa, kas tur ir. Tā. Un, manuprāt, viss mainīsies, kā mēs arī runājam iepriekš, un vispār kā mainīsies pareizajā virzienā. Jāmainās. Visiem jāmainās. Ne jau tikai mums jāiziet no komforta zonas, arī visiem, kas pie stūres. Mēs jau runājam tā, kā ir. Tad, ja viss mainīsies tā, kā vajag visiem, tad arī būs viss labi visiem. Grūzija tev... Zini kā, es neesmu tur bijis. Bet, manuprāt, tur tik un tā, tas ir... Tā nav Eiropa. Tā nav Eiropas Savienība vismaz... Labi, mēs jau priekšā esam. Tad. Noteikti. Jāskatās, kas būs tas segments. Ko viņi tur taisīs? Vietējie? Kas to pirks? Vietējie? Tu jau skaties, kas to... Kaut kāda daļa, bet kopumā es teiktu, ka Latvija ir labākā vietā pēc ranka nekā Grūzija. Es varu kļūdīties, bet kopumā pēc algām un pēc dzīves līmeņa Latvija ir augstāka. Pēc tostu skaita. Pēc tostu skaita pie galda. Labi. Klausies, paldies tev liels par šo sarunu. Noteikti tiksimies vēl. Draugi, ja jums kādreiz ir kādi jautājumi, droši rakstat šim video komentārā vai rakstat privāti vai griežties pie Aleksai, griežties pie manis. Mēs vēl iesim papļāpāt. Rakstāt arī negatīvus komentārus. Mēs tos mīlam. Mēs tos mīlam, Šito tu varēji pat neteikt, jo es zinu, ka mēs gan jau saņemsim kaut ko, bet man liels prieks par visiem, kas jūs skatāties, atbalstat, rakstat komentārus un jūsu dēļ es, bet man jau pašam patīk arī pļurkstēt. Bet jūsu dēļ arī šeit ciemos atbraucot uz Dubaju pat nebija jāpierunā, bet mēs apsēžamies, papļāpājam un paldies visiem. Brauciet uz Dubaju, atpūšaties, baudat dzīvi, izejiet no komforta zonas. 100%. Un mēģināt ķert laukumu arī tiem, kam vajag vairāk pacensties. Paldies! Uz redzēšanos!